kad jūs dzirdēsiet vārdu Ziemeļvidzemes pērle, tad tā ir Alūksne. Un tā tiek saukta aiz savā zaļuma, aiz skaistuma. Vismaz vienreiz ir vērts uz Alūksni atbraukt, lai mierīgi izstaigātu parku, pielikt rokas kaut vai pie tā paša glika ozolēm un sajustu spēku, veselību. Te ir manas mājas, un te es jūtos ļoti labi. Un esmu savas pilsētas patriots. Tā ir. Skolēns un skolotājs pierobežā ir tuvāk viens otram. Mēs viens otru vairāk pazīstam un ir tā ģimeniskāk. Man patīk tas, ko es daru. Man patīk redzēt, ka bērniem acis deg un viņi nāk man līdzi. Un tas ir tāds fantastiskākais, jo viņi saprot, kad ir vērts kaut ko darīt savādāk. Man liekas, ka ir tik daudz samiksējies šobrīd kopā. Mūsu jaunieši izbrauc uz citām valstīm un atgriežās ar otrām pusītēm no citiem. Un tikai no katra paša ģimenes ir atkarīgs, cik viņš notur latvisko vai saviem bērniem māca latviešu valodu. Katrā ģimenē tas ir, jā. Cik katrs spēj un var. Un cik viņam iekšējā sajūta ir to noturēt. Tur, kur es dzīvoju, ir vienkārši burvīgi dzīvot. Tuvākie kaimiņi kilometrus. Ir asfalta ceļš, tūp piebraukt. Vienreiz nedēļā iet autobus. Klusums, miers, skaista daba. Man patīk gada ritumā skatīties, kā saule riņķo ap manu māju. Tad, kad es strādāju, es pat nezināju, kur saule lec un kur viņa riet. Tagad es zinu visu. Un tas ir tik nomierinoši un skaisti. Un cilvēki, kas brauc pie manis ciemos, es viņiem mācu neko nedarīt. Šūpot kājas šūpolēs un neko nedarīt. Es daru tā.
ieraugu, nofotografēju. Uzreiz, momentā ieraugu, jo tad, kad saule lec, tas mainās pa sekundēm. Tad, kad saule riet, tas mainās pa sekundēm. Tad, kad ir pilnmēnesis un migla, tas mēnesis stars iet. Bišķiņ ir bailes, jo jāiet ir ar statīvu ārā. Tad mēs ar visiem suņiem ejam uz lielā ceļa un tik skaisti. Tad ir migla, tad ir Ziemassvētkos. Tad viss, ko bildēt, skatīties, ir tik daudz apkārt, ko varat. Es domāju, ka cilvēkam jāizmēģina daudzas lietas. Viņam rokdarbi var patikt, viņš var izgatavot rotas, viņš var vākt ārstniecību, savu ko darīt. Lai cilvēks varētu to savu interesi attīstīt, lai kļūtu par profesionāli, tad man liekas, ka var kā divus blakus darbus darīt. Un te pašā laikā var izmācīties augstskolā, un pēkšņi saprast, ka man to nevajag. Un tā ir ļoti laba arī pieredze, jo manā dzīvē ir tā, ka visu, ko esmu darījis, ko man vecāki mācījuši, katra lietiņa noder. Katra lietiņa noder. Pierobeža un tā pilsētiņa, viss tas ir tāda kā ģimene, kad viens otru pazīst, un tur ir tie savi plusi, kad viss ir tā mierīgāk un viss ir pa vienam, viens vēsturnieks un viens mākslinieks un viens zobārsts, un viss ir pa vienam. Gan tā dzīvesvieta, kuras es izvēlējos te Ruensmuižā, gan arī visās citās lietās man vajag tādu zināmu brīvību. Tas darbs, ko es daru, tas es esmu atradis tādu ceļu, veidojot kaut kādus maziņus darbiņus, kaut kādus svečturīšus un tādus. Es tur vienmēr kaut ko tīri tehniski atklāju, kaut kādu paņēmienu, kaut kādu tur, kā viņš izskatās, kaut kādu fragmentu es atklāju, tā pulējot un tā skrāpējot un tā tur dedzinot un visādas trakas lietas metinām. Lielākoties ir veidojot tos darbus no tā kā tamborējot tikai no metāla un metinot, tas ir no maziem metāla kaut kādiem fragmentiņiem veidojot, audzinot lēnām kaut kādus tēlus, abstraktus vai reālus. Man tapa viens tāds liels darbs, Ingas Gailes dzejolis, kas bija par tādu tēmu kā aizbraukšana no Latvijas. Tāds 4,5 metru gara metāla plāksne. Un tur iekausēts tas dzejolis. Tā ir saucēts aizbraucot. Patriotiskākais dzejolis latviešu literatūrā tagad. Viņš ir uzstādīts tā nevis kaut kādā industrijā, nevis kaut kādā pilsētā vai kaut kādā apdzīvotā vietā, bet uz lauka vidus, kur tāda tipiska latviska ainava. Un, kad skatās cauri tam tekstam, tad tur pat pieiet klāt. Tur fotografēji skaties, ka tā interesanti veidojas. Piemēram, tu domā, ka tu esi kas īpašs un aizbrauc uz vidusjūru, bet tu būtu kas īpašs, ja palikt šeit un atklātu to, kas ir tavs uzdevums šajā zemē, šajā tautā. Un es tur skatos, tur tas teksts, un tur var redzēt aizmugurē, tur tāds lābības lauks, tur tādi koki. Un tad nofiksē, noknipsē, un tad, tas arī ir tas latviskais.
Ja Kurzemē ir jūra, tad Zemgalē ir līdzenuma, Latgalē jau ir Paugura un Vidzemē Paugura vairāk ar priežu mežiem un ar skaistiem skatiem. Un tas, kas ir ļoti forši, kad ir arī daudz skatu torņu pa ceļam, ka tu vari pakāpt augstāk un pavērot visas tās ainavas. Daudz cilvēku saka, un es arī piekrītu, kad latvietis ir tāds tā kā nedaudz bravūrīgs. Latvietis ar latvietis savā starpā grib konkurēt. Grib nedaudz būt vienmēr augstāks par otru. Tajā pašā laikā, jā, latvieši arī ir ļoti draudzīgi. Un draudzīgi tieši tajā brīdī, kad ir kādi, piemēram, pasākumi, tradicionālie svētki. Latvieši vienmēr sajiet kopā ar dziesmu. Latvieši vienmēr kopā dzied, tāpēc ir arī dziesmu svētki, un tā ir mūsu tradicionālā vērtība. Nu, ja arī tu esi no Latgales, no Malēnijas, no Sēlijas, un tev ir valodas īpatnības, tad arī runāt tā, jo tā ir tava dzimtā valoda. Un, es domāju, ka ir daudz jāpastāv par Latviju. Ne tikai ievērojot tradīcijas, bet arī stāstot citiem par Latviju un par Latvijas dabu. Ir ugunskurs, ir svaigs gaiss, nav dušu. Tā kā šobrīd esam pie upes, tad var nomazgāties upē. Un tā kā visas iepriekšējās dienas ir līs, tad ūdens ir ļoti augsts. Bet nomazgāties vajadzēja, un es to arī izdarīju. Principā forša duša bija. Ēdiena gatavošana ir principā tāda pati kā vienmēr. Plītiņa un viss tiek gatavots uz gāzes. Varbūt, ja tāds būtu 20 dienas, 23 dienas, visu laiku ārā, tad ēdiens tik gatavots savādāk. Tas būs parasts podiņš, kur var vienkārši ugunī sildīt. Parasti mēs vakaros dzīvojam dzīvokļos, mājās, telpās, iekštelpās, tad visu laiku gaisma ir savādāk. Tā sajūta šeit vienkārši ugunskurs, no tā ugunskurs, cik tā gaisma ir, tik ir. Jāguļ teltī, jāguļ ārā, līdz ar to ir vēsāks nekā iekšā. Nu, ir jau forši, ka tev ir tas komforts visu laiku, bet vajag arī iziet no tās komforta zonas un vajag pagulēt tajā teltī, jo tas ir piedzīvojums savā ziņā. Tas viss sākās ar to, ka es jau bērnībā daudz ar ģimeni ceļoju, un es dzīvoju laukos ļoti bieži pa vasarām. Un tāpat tās arī tur pa reģionu pabrauc ar velosipēdu, cik tur varēja pāris kilometrus no mājas tālāk kaut kur. Ja kādreiz tā bija viena diena, tur iziet kaut kur pa mežu pastaigāties, tad tagad jau smierīgi to var darīt arī mēnesi.
es vienkārši saprotu, ka es to varu izdarīt. Tas viss ar vien vairāk un vairāk apauga ar manīm, un es sapratu, ka tas ir tas, kas man patīk, un tā ir sirdslieta. Un katru dienu vien vairāk jau arī krīt azartā. Ar to, ka tu gaidi, tu redzi 1000 kilometru, tu redzi 1200 un visu laiku gribās vēl un vēl un vēl. Tie 1500 kilometri, kas ir šobrīd nobraukti, priekš manīm tas ir daudz, jo es nekad nebiju tik daudz nobraucis. Manuprāt, kaut kāds 400, pišķīt pāri kilometri bija lielākais, ko es līdz šim biju nobraucis. Tāpēc es pirms vispār izbraucu, es ļoti bažījos par sevīm, vai es varēšu aizbraukt, nobraukt, vai man nebūs tā, ka es kaut kur kritīšu grāvī un viss, kas notiks ar mani ķermeni, vai man nesāks kaut kas sāpēt. Bet ar katru dienu braucot un saprotot to, ka man vēl joprojām nekas nav noticis, velosipēdam nekas nav noticis, tas liek justies labi. Un tagad tas ir forši, ka tu esi nobraucis tik daudz kilometrus. Un tu apzinies, ka viņi būs vēl drusciņi vairāk.